šādi tad sanāk iziet šajās te dežūrās. Kāds it kā bija par to, kāds bija pret. Saprotu, ka viss baigi sarežģīti paliek. Yes, beidzot, tas viss ir beidzies. Čau, Ani. Čau! Paldies, ka atnāci. Pastāstīji savu gaitu, kā tu vispār pienāci pie tā, kad jāiestājas Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Man viss sākās ar to, ka es spēlējot hokeju, sāku ceļot. 12. klasē jau aizbraucu uz Ameriku tur. Pēc tam atbraucu atpakaļ, visus eksāmenus nokārtoju, domāju, ko tālāk darīt. Aizgāju pēc 12. uzreiz es aizbraucu uz Somiju. Tur uzspēlēju hokeju, pastrādāju un pēc tam atbraucu, iestājos Latvijas Lauksaimniecības universitātē uz programmētājiem. It kā sākumā likās, ka būs ok, pēc tam saprotu, jau otrajā semestrī saprotu, ka viss baigi sarežģīti paliek. Viss kaut kādas tās formulas, viss tas, saprotu, ka tas nebūs manējais. Un tad pēc tam man mamma vienkārši atrada, ka koledža uzņem studentus. Tā arī aizgāja pateica, man varbūt pamēģina. It kā kaut kā iepatikās. Bija uzreiz kaut kāda doma no pirmā kursa, kur tālāk tu ies ar to visu, kur tu pabeigsi? Bija jau tā, jo kā gribējās kaut ko tādu aktīvu darīt. Jo kā jau spēlējot hokeju, daru to, ko meitenes parasti īsti nedara. Un gribējās turpināt šo te veidu, ka mēģināt kaut ko darīt tādu, ko sievietes baigi nedara. Un līdz ar to jau no sākuma gribējās būt visā tajā operatīvajā darbā iekšā. Kaut vai tagad kā pulksteņa komandiere šādi tad sanāk iziet šajās te dežūrās. Un tad arī ir interesantāk, nav rutīna visu laiku. Nezinu, uz ko tu aizbrauks vai uz ko neaizbrauks. Un tādā ziņā. Koledžā no pirmā kursa tu saprati, ka tas ir tuvu tam, ko tu gribēji, vai tas ir tieši tas, ko tu gribēji? Un kā ar kursiem tas mainījās uz augstāku, vai bija kaut kādā kursā, kā teici, otrajā kursā tur bija tev jautājums, ka tu domā, ne, tas nav mans un ir grūtāk mācīties? Un vai bija UCK tā, ka varbūt kaut kādā kursā tu biji iedomājies, ka nē, tomēr tas arī nav tavs? Visos kursos no 1. līdz 3. bija tā, ka nebija doma par iešanu projām un saprast tas, ka nav mans. Jo, protams, koledžā tu aizēji tā kā zaļš gurķītis, neko īsti nezini vēl. Un tad tev viss liekas interesants, viss kaut kas jauns, viss kaut kas tāds. Un 1. kursā, protams, bija mazliet vieglāk, jo nebija šie 3. kursa eksāmeni priekšā, un tas pats arī 2. kursā viss kaut kādi šie kontroldarbi, jo palika arvien nopietnāk. Un tad 3. kursā arī viss patstāvīgais, tas arī tā teikt pa nerviem uzsit. Bet tā kopumā viss bija labi, sapratu, kad turpināšu Vugdā. Vēl joprojām esmu šeit. Un kas bija tāds, varbūt, grūtākais no koledžas laikiem? Godīgi pateikšu, tie paši visi eksāmeni. jo viss kaut kādas praktiskās teorijas, lekcijas, nodarbības, tas bija interesanti sakarā ar to, ka tev ir šī te interese par to, uzreiz mazliet vieglāk paliek, jo tu esi gatavs mācīties. Un tādā ziņā. Un tāpēc grūtākie bija tie eksāmeni 3. kursā un patstāvīgais arī. Teikšu godīgi, nav viegli tur. Ja iekšā liekas, ka tu esi pāris minūtītes, beigās iznāc ārā, saproti, ka 2 stundas pagājuši. Sviedri noticējuši. Jā. Jā, un jau parasti arī, zin kā, meitenes arī manā kursā, tu saki, grūtākais tur nezinu, eksāmeni, ja? Jā. Mums tieši bija otrādi, ka, tur meitenes tik palīdz, saka, eksāmeni vispār, to tie patstāvīgie kaut kādi praktiskie, ja, čaļi uzreiz nākat palīgā. Jā. Tev tā kā grūtākais sanāk bija tās vienkārši, eksāmeni, ja? Jā. Pārējais bija viegli. Jā, jo man pārējo visu to praktisko gribējās darīt, un
gribējās visu laiku kaut ko kustēties, nevis tur sēdēt maliņā Mm. vai tādā ziņā. Un kā tu domā piemēram, sanāk, tie ir 3 gadi, tu nomācies, ja tas ir klātiene, un pēc tam katrs iziet, tad katrs savu ceļu, ja tur Jā. kāds tur inspekcija vēl kaut kur. Kā domā, vai ar to pietiek ir pietiekami, lai to arī kaut kā pilnvērtīgi pildīt, nezinu, tur pienākumus, vai tieši no otras puses ir labāk, ka tu zini, kā ienāc uzreiz tādā darbā, ja, un tad tev no visām malām tev palīdzēs, un tur pa vienu mēnesi, pa vienu mēnesi tu vairāk dabūsi varbūt nekā pa tiem 3 gadiem koledžā. Kā tu domā par to? Nu, tas tīri, manuprāt, ir tā, ka, piemēram, par šo pašu vada komandieru vietu runājot. Pēc koledžā ir tā, ka mazliet tā prakse varbūt trūka tieši operatīvā darba ziņā, kad tu aizēji šajās te dežūrās. Mhm. Vai nu mūsu kursam tā netrāpījās ar tiem izsaukumiem, un tieši pašā koledžā mums bija diezgan maz tie izsaukumi. Bet atkal aizejot uz daļām, tu vairāk saproti, tu esi tur iemests iekšā, tie izsaukumi ir daudz dažādāki. Ja tu tiec tajās daļās, kuras ir šajā te statistikā augšpusē, tad tu, protams, arī pabraukā uz tiem izsaukumiem. Bet tas arī ir kā kuram trāpās, kā paveicās. Un līdz ar to man liekas, ka šo te praksi, es nezinu, vai varbūt bišķiņ ilgāk uztaisīt, lai vienkārši dabūtu to praksi vairāk. Un arī daļās šad tad varbūt, lai dod vēl vairāk kadatiem runāt. Cik es zinu, tagad bez patstāvīgā nemaz nelaiž uz dežūram, tur pie vadīšanas. Nevis tā kā mums bija iepriekš, ka tu vispirms aizēji praksē, nokārto visu, un tad tev ir patstāvīgais. Tā kā tādā ziņā tas, ka patstāvīgais ir pirms tam, manuprāt, tas ir ļoti forši. Tad uzreiz arī tas cilvēks saprot, kas ko kā, zina, ko darīt, lai nav attiecīgās dežūrmaiņas komandieri nenobombardē ar jautājumiem, kas ko kā. Jā, pats arī uz sevi var paņemt kaut kādu atbildību. Tieši tā, jā. Pieļauj, jā. Tev arī gadījās tā, ka tu, kad dežūrēji koledžā, un tev, piemēram, iedod arī parunāt par to rāciju, patinēties bija tā arī, ja? Jā, man bija diezgan bieži, tīpaši tad, kad es biju praksē otrajā daļā, tur vadinieki nāca pretī, deva runāt, un līdz ar to iegūt šo te praksi. Pēc tam jau tu saproti, kad pirmās reizes varbūt bija tas uztraukums, ka te kaut ko nepareizi nepateikt, bet pēc tam kaut kā, vismaz man personīgi bija tā, ka jau automātā viss gāja, ka tu tikai pēc tam saproti, ka viss bija baigi labi. Bet man liekas, tajā momentā, kad tu vēl mācījies, vēl tas nebija tik attīstīts, kad, piemēram, tur meitenēm atļauj dežūrēt, kad, nezinu, tur braukt uz izsaukumiem, izņemot praksi kaut kādajā, bet tā tīri iestāties jau kā tur dzēsēji, kā, nezinu, tur citās valstīs, jā. Vai tā bija? Vai tad jau, vai tu jau biji prasījusi, vai tu jau gribēji, piemēram, iet kā tur dzēsēji, vada komandieru vai kaut kā tā? Bija tā, kad es neatceros precīzi, bet no otrā kursa jau točnu man bija tā, ka gribējās jau uz to vada komandieru vietu. Un bija tā, ka cik ar ko jautāt, tie viedokļi dalījās. Kāds it kā bija par to, kāds bija pret. Tur bija tie savi, tā teikt, plusi, mīnusi bez maz vai. Bet cik es biju arī kaut kādus dokumentus skatījusies, un arī cilvēki teica informāciju, kad nav tā, ka nevar sievietes, bet beigās kaut kā viņas vai nu atkrīt, ka ir bijušas laikam mēģinājušas stāties vai kaut kas tāds. Un bija tā, ka beigās kaut kā viņas, vai nu atkrīt, vai nu tur citu apstākļu dēļ neturpina. Bet tagad, jā, kā jau redzam, otrajā daļā ir meitene, Dežūra. jā, ugunsdzēsēji glābēji. Ir vēl Smiltenē, vēl viena posteņa komandieru, un es ķemeros. Tas ir, cik man ir zināms.
cik ir sievietes. Man liekas, pat vēl kaut kur bija. Man Ja arī likās, ka bija vēl kaut kur viena, bija vēl, jā. bet nemācīšu pateikt, kur. Un sanāk, tu pabeidz koledžu un tu izvēlējies ķemeru posteņu komandieru, ja? Amatu. Es sākumā aizgāju uz inspekciju, jo tos vada komandieru vietas mēs atstājām un posteņu komandieru vietas atstājām puišiem no kursa, jo mēs pirms tās sadalīšanas visi tā kopīgi tur plus mīnus izrunājām, kas ko. Un tajā brīdī vēl nebija ne tā pārliecība, bet tas, ka es to varētu. Un tur arī viss bija tāds baigi šaubīgs ap visu to lietu, un es tad sākumā aizgāju uz inspekciju. Tur pastrādāju, ja nemaldos, bišķiņ vairāk kā pusotru gadu. Un pēc tam tad sapratu, ka gribās kaut ko citu, ka gribās kaut ko aktīvāku. Kādu ekšanu gribās, jā. Jā, kur ir nevis, ir mazliet interesantāks, tā dažādība lielāka. Tev var pa jebko tur par to pašu aprīkojumu, kad pieņemsim salūst vai jāmaina, tur arī dežūrās var iziet. Un līdz ar to tur mazliet ir, man personīgi ir interesantāk nekā inspekcijā. Un kas varbūt bija tagad, kad tu esi posteņu komandieri, kas varbūt bija tāds, kur bija domājis, ka, savādāk? Tu biji domājis, ka būs savādāk, un tad tev ir tā darba, tu strādā un saproti, ka nē, es biju domājis, ka būs savādāk. Un vai no uz labo, vai no uz slikto pusi? Īsti, godīgi sakot, tas, ko es biju domājusi, tas arī principā viss notiek, jo pirms es gāju, es runāju ar kursabiedriem, kas ir posteņu komandieri, arī ar vēl citiem tur no citiem posteņiem. Un it kā jau to informāciju ieguvu, kas ko kā varētu būt. Un tad līdz ar to uz to arī sagatavojos. Un pagaidām nekāda brīnuma nav izlikuši. Cerams, ka arī nebūs. Nebija grūti, kad, zini, ienāc tur tikai čaļi, un tu esi vēl komandieri viņiem, un tev, no vienas puses arī ir jāmācā. Jā. Tur, piemēram, strādāt, tur arī daudz varētu arī būt, ka strādā jau kaut 20 gadus vai 15. Kā bija tā komunikācija savā starpā, vai tas vienkārši tev bija tik vienkārši? Principā baigi sarežģīti nebija, jo es esmu pieradusi būt ar principā vienīgā meitene sieviete starp puišiem, arī jau dēļ hokeja, kas tur bija vienīgā kādu brītiņu. Un līdz ar to komunikācija viss aizgāja tīri labi. Un pa tiem džekiem, kas jau strādā tur gadus 10 vai kā, protams, es no viņiem ieguvu informāciju. Piemēram, kā tur bija iepriekš, kaut kādas, piemēram, varbūt pat norunas vai kas. Bet arī viņiem sniedzu pati visu kaut kādas idejas, informācijas, ko darīt, ko labāk darīt. Hokejs. Pastāstīji sīkāk par hokeju, kā tas sākās, kad tu to sāki, cik tev bija gadi un to visu pēc kārtas, kā tas gāja. Sāku es 1. klasē, kad man bija 7 gadi. Mani, tā teikt, ievilka hokejā Kaspars Daugaviņš. Viņš mums ir ģimenes draugs. Un vecāki arī iesmējās par to, ka es kādreiz tautas dejoju. It kā baigi patika, bet ātri atmetu ar roku. Un ar hokeju bija tāpat tās vecāki iesmēja, pamēģinās ātri apniks. Un es vēl tagad smējos, ka, ātri apnika pēc cik pāris gadiem. Un, sāku spēlēt no 7 gadu vecuma ar puišiem Jelgavā. Tad tur nospēlēju līdz precīzi gadus neatcerēšos, bet līdz kaut kādam šim te U16, kas ir 16 un zemāk. Bet bija tāds noteikums, kad meitenes var spēlēt pie 2 gadu jaunākiem. Tad man bija, man liekas, kāds 17, 18 gadi varētu būt. Un tad pēc tam es aizbraucu uz Ameriku. Viņām bija
tūri, tā teikt, pa Eiropu, kur viņas braukāja, spēlēja ar Eiropas komandām. Un tad beigās viņiem vienā komandā pietrūka aizsargs, uzjautāja man, vai es būtu gatava. Un tad beigās aizbraucu uz Ameriku uz 5 mēnešiem to sezonu principā nospēlēt. Un jā, tad atbraucu atpakaļ, aizbraucu uz Somiju. Un tad pēc Somijas, pēc tā gada atbraucu atpakaļ. Un tad tagad esmu pa Latviju. Tikai pie sievietēm spēlēju. Tikai pie principā. sievietēm. Jā. Kā Amerikā vispār ar hokeju? Ir cits līmenis. Jā, tur noteikti tur viss, gan pats hokejs, gan visi fiziskie treniņi ir jau, tā teikt, next level. Kaut vai tā bija, tā teikt, vidusskolas komanda. Tur tas līmenis, tā visa domāšana ir pavisam citu uz tā laukuma. Un bija, protams, savu pieredzi, pozitīvu pieredzi. Labprāt brauktu vēl atpakaļ, bet, dēļ darba nevaru. Arī īsti tagad jau es esmu, tā teikt, nokavējusi to koledžas, to fāzi. Principā, jo tos spēlētājus meklē jau bezmazliet no bērna kājas jau. Nē. Un līdz ar to, jā, mēs tad tur it kā pavērās viens variants, jo viena meitene satraumējās pirmās divīzijas koledžā, bet beigās tad tur ļoti ātri arī, jā, es atkritu, jo tad teica, ka tā meitene izvesaļosies. Un sakarā ar to, jā, tad beigās uz 3. divīzijas koledžām bija piedāvājumi, bet tur ir atkal baigās summas katru gadu. Līdz ar to, jā, ja nemaldos, tur, kur man piedāvāja, tur bija apmēram 20,000 gadā. Tur summas ir jaukas, tā teikt. Bet jā, tur vēl turpinot pa Ameriku, tur mūsu komanda bija tāda, it kā tāda vidēja, nebija top komanda. Tur visu sezonu gāja kā pa kalniem, un viņiem baigi interesanti sanāk ir tie turnīriņi sabraukumi pa nedēļas nogalēm, un bija play-offi turnīriņš, un kaut kā tur spēlē, uzvari, tiec tālāk. Tas nekas, kaut vai tu esi tabulā pēdējā vietā, tu vari arī uzvarēt to čempionātu, tā teikt. Un mēs bijām, jā, pa vidiņu, tur ar tām spēlēm tik spēlējam, uzvaram, beigās tiekam līdz finālam. Fināls ievilkās līdz papildlaikam, līdz bullīšiem, un beigās tad mēs uzvarējām šo te čempionātu. Gandrīz vai lidmašīnu nokavējām braucot, jo dēļ visa tā papildlaika bullīšiem ar to, ka ievilkās ļoti tā spēle, un tad mēs tur pa galvu, pa kaklu skrējām uz lidmašīnu. Te jau jūs neticējāt sevi. Ja jūs nopirkāt biļetes jau uzreiz pēc spēles beigām, tīri uz dušu, ja ielikāt laiku. Jā, jo tur, jā, kā es saku, pa sezonu gāja kā pa kalniem, tur īsti tieši finālā mēs tikāmies pret to komandu, pret kuru mums ļoti sīvi gāja katru reizi, pa visu sezonas laiku, un tur bija tā. Bez nerviem tajā spēlē bija izpumpējies, tā teikt, arī baigi spēks vairs nebija, un tad, ka beidzot bija tie uzvaras vārti, uzvaras bullītes, tad tu saproti, ka beidzot tas viss ir beidzies. Un tad tu pēc kaut kāda laika tikai saproti, kas ir noticis, jo tu tik ļoti biji noguris, jo tur bija vismaz kaut kādas 2-3 spēles dienā. Un tās spēles arī bija pa 3x20, un tad ir mazliet tā, ka ķermenis jau grib atteikties. Pateikt, pagaidi bišķi. Jā. Bet, jā, un tad mēs pēc tam atlidojām atpakaļ uz Vašingtonu, un treneris mums vēl sūtīja bildi, kad mašīnā viņš ir nolicis to trofeju priekšā blakus sēdētāja krēslā un vēl pat piesprādzējis viņu. Un tad tā viņš devās mājās. Glauni, jā. Tā kā tā, jā. Svarši, tev tā ideja uz to Ameriku bija kā vairāk patrenēties, kaut ko paņemt no viņiem, vai tomēr tur jau tā kā varbūt tu palikt uz to pašu to dzīvošanu un tur jau spēlē to kaut kā, vai tas tīri? Jo es, cik saprotu, daudz arī, reāli aizbrauc vienkārši kā labs treniņš. Atbrauc, paņem no viņiem kaut ko un te jau atbrauc ar citu līmeni jau un spēlē tā. Jā, man bija tas piedāvājums, tas viss notika ļoti ātri.
jo mums tā draudzības spēle bija augustā, un oktobra beigās es jau aizlidoju projām. Tur viss bija tādā steigā, ļoti, ļoti ātri viss notika, viss tā vīzas kārtošana, dzīvošana un viss, kas tur iekļaujās. Un sākumā doma bija vienkārši aizbraukt, izpētīt, tā teikt, kā tur ir viss, iegūt pieredzi, bet beigās tur spēlējot, tu atkal redzi, ka nāk šie te skauti, skatās, un tad tu sāc jau domāt un redzi to līmeni un saproti, ka tev gribētos tur palikt, lai tu sevi attīstītu un pie reizes vēl tā pamācītos, jo tur viņiem jātājās universitātēs, tur ir vairāk kā sportisti, studenti, nevis studenti sportisti. Nu, tur tā, kad sports ir pirmajā vietā arī. Un jā, un tad, kad parādījās tas viens piedāvājums, tad jau likās, būs labi, būs labi. It kā negribās jau tā teikt, kad gribējās, lai viņi neizvesaļojās, jo tad atkal man būtu iespēja, bet, nu, beigās, protams, prieks, ka viņi varēja izvesaļoties, ka viss viņai kārtībā ir. Jā, un tad kaut kā tas viss apstājās. Viss tas nebija vairs arī citi piedāvājumi, un tad es arī īsti sapratu, ka vairāk kaut kas nebūs. Bet tur jau, ja tiec tur iekšā, tur jau arī baigā konkurence, ne? Savā starpā tur ātri var izlidot no tās pirmās divīzijas. Man liekas, ka tur ir tā, ka tā konkurence ir, lai tiktu iekšā. Nu, protams, tev arī visas tās atzīmes ir jātur līmenī, sev arī ar sevi jātrenējās, jātīsta sevi, bet man liekas tā, ka baigi, ja tu baigos sūdus, tā teikt, nesatais, tad tevi nemetīs ārā, jo tu tur esi ticis iekšā, un līdz ar to tu tur arī spēlē. Tu esi nopelnījis to vietu, tev arī dod spēlēt. Un beigās tu šajien jau atnāci atpakaļ ar tādu pieredzīti labi, ja? Okay. Jā. Varēja sajust uzreiz to, piemēram, kad atnākot šajien spēlēt to līmeni? Jā, Jā, pie džekiem varbūt vēl tā, bet pie sievietēm ir ļoti, ļoti krāsā atšķirība. Jo ir šis te salīdzinot, kā bija Latvijā un kā ir Amerikā, ir ļoti liels šis te lēciens uz augšu. Un labi, ar to fizisko sagatavotību tur vienkārši mums bija treneri, kas pati ar crossfitu nodarbojās, un līdz ar to viņa mums to visu deva tur iekšā. Citreiz bija tā, ka pat repēm nevarēja tu nokāpt lejā. Bet, jā, tur tieši to treneru domāšana, viss, ko viņi tur māca, tur ir pavisam savādāk. Bugdā tu arī spēlē hokeju? Jā. Kā Bugdīzlis var tā teikt. Jā. Pastāst par to, kā vispār arī tas sākās un kā tev pasauca, vai tas vienkārši koledžā visi zināja, kad tu spēlē hokeju, var teikt, profesionāli? Koledžā, cik es zinu, jā, kad es to arī baigi, protams, nesalēpu. Arī, ja kāds kaut ko sāk runāt par hokeju, es tad pasaku, jā, ka es arī spēlēju. Un tad kaut kā, man liekas, tad caur Mareku Silovu un viņš ar Dmitriju Novikovu tur vāca to komandu. Un tad viens otram nodeva informāciju un teica, vismaz kā es tā domāju, ka notika, ka tur, vai pamēģināsim meiteni. Un kaut kā, jā, man piedāvāja uz pirmo turnīru. Beigās kaut kā tā vēl joprojām tur arī esmu. Nav neviens man izmetis ārā un pateicis, ka nē, ka tu nevari. Jo, protams, ir tie turnīri, kur ir mazliet jāsavāc gaļa, tā teikt, un tiešām jācīnās, lai uzvarētu. Bet, protams, ir arī šis te Saules Stradiņa piemiņas turnīrs. Tur atkal savācās, tur mazliet tā atmosfēra ir brīvāka. Tā aizbrauc arī satiec sen neredzētus cilvēkus ik pa laikam, un tā visa tā komandas tā kopā būšana, tas arī forši ir satiec cilvēkus arī no citiem reģioniem, tā teikt, kas Vugdā strādā, parunājies ar viņiem, kā viņiem tur notiek, kas ir savādāk nekā Rīgā, un tā vispār man patīk tur būt, tā teikt. Forši, man zina,
Par tevi labi, ka tev nebija bailes, zini, kā iet spēlēt par ugdu ar čaļiem hokeju. Man vairāk pretenzijas pret tiem diviem čaļiem. Kā viņi, jo, nu, zinot, kā spēlē, tur, nezinu, valsts policija, tur Jā. tādi buki, un viņi neskatās, kas tev pretī stāv. Nu, jā. Un, man, piemēram, būtu, nu, kā tu saki, pamēģināt, ja paņemt meiteni uz hokeju, man būtu īstenībā bail, jo tur jau viņi kā... Nu, man liekas, man arī plusu deva tas, kad es ļoti ilgi ar džekiem spēlēju. Un tur, protams, arī ir bijušas traumas, bijuši tie, tā teikt, ka bortā ieliek un ar spēku spēlē. To visus par sevi izjutus. Nu, protams, tie bija puikas, te ir veči, tā teikt. Bet es arī pati, protams, piesargos tik, cik varu. Tur varbūt, ja es redzu, ka kāds ripa ir pie borta, un ja es redzu, ka kāds nesās, nu es vai nu ātrāk mēģinu paskriet, vai nu tad es piebremzēju, lai viņš pirmais kaut vai tiek pie tās ripas, bet mēs abi paliekam uz kājām. Jo man arī zem tās ķiveres ir tā cope apakšā pie kakla, un to jau arī neviens baigi neievēro. Un citreiz arī tie pretinieki ir tādi, kas nav baigi profesionāli, ir, var teikt, amatieru līmenī, un ir grūti, tā teikt, viņiem galvu pacelt un paskatīties, kas ir pretī. Bet, nu, es pret to neiebilstu, hokejs ir hokejs. Esmu sporta veids. Man viss patīk pie lietas. Ar amatieriem vēl grūtāk, ja īstenībā. Nu, profesionāli viņi zinās, kur ko drīkst, kur ko nedrīkst. Amatieri tieši tie traumatiskākie iečeni. Jā, pret amatieriem arī grūtāk spēlēt, to var pateikt, jo tu nezini, ko viņš darīs. Ir īpaši ar to pašu ripu, jo profesionāli tu vēl kaut kā vari nolasīt, jo tu zini tās kaut kādas saspēles, plus mīnus tās pašas primārākās lietas, un tad tu vari kaut kā iziet no tās situācijas, var mēģināt saprast, ko darīs, ko nē. Bet ar amatieriem tur ir tā kā... Kā būs, tā būs. Jā. 50-50. Jā. Forši. Tas ir par vugdu hokeju. Tu arī spēlē pa Latvijas izlasi? Jā. Jau no 16 gadiem, jo man sanāca, ka bija vēl 15, jo vecums, no kura var spēlēt, ir 16 gadi. Bet tajā gadā, kad es sāku, pamainīja šos te noteikumus, ka var arī spēlēt meitenes, kurām tajā gadā paliek 16 gadi. Jo mums parastas čempionāts ir kaut kāds aprīlis, marts, aprīlis, maijs īsti nē. Un man dzimšanas diena ir jūnijā. Un tad vienmēr paliek tā, ka viņš pat ir deguna galā. Un tad beigās izmainīja šos te noteikumus. Un tad es varēju jau 15 gados spēlēt. Jā, un tad... Kā tur gāja? Sākumā, protams, kājas trīcēja, tev ir ļoti labs spēlētājs blakus. Ir tā, ka tev vienmēr ir bail, ka kaut ko tu nesalai dēlī, ka kaut ko neizdara pareizi. Un tad līdz ar to tas sākumā, varbūt man pirmajā čempionātā tas mazliet ietekmēja pašu manu spēli. Līdz ar to, kad bija tās bailes. Bet pēc tam jau ar nākamajiem gadiem tā pārliecība jau arvien lielāka ir. Un, kad tu zini, ko darīt, visas tās, viss kā notiek, kas ko kā. Un tagad arī ar jauno mūsu šo te somu treneri. Viņam ir savs tas redzējums, protams. Viņam ir ļoti liela pieredze gan sieviešu hokejā, gan vispār hokejā. Un līdz ar to ir... mazliet pamainījās mums šis te spēlēšanas stils. Šogad atkal bija varbūt tā, ka negribējās baigi kaut ko salaist dēlī, jo es uz šīm te nometnēm visām nebiju, kas bija sagatavošanās. Un līdz ar to kaut ko neiemācījos, varbūt tāda sajūta ir, varbūt kaut ko ne tā izdarīja, bet pirms čempionāta mums bija pēdējā nometne, noslēdzošā, tā teikt. Tur atkal es visu laiku runājos, mēģināju visu informāciju dabūt, kā tik, lai es varu spēlēt un spēlēt to spēli, ko viņš grib spēlēt. Šogad labi sanāca. Jā, tieši par šo arī gribēju prasīt. Redzēju arī tavos tīklos, ja tās bildes, kur jūs paņēmāt
pirmo vietu čempioni esat. Jā. Pastāsti par to kāds, jo es īstenībā, nu, sieviešu hokeju neskatos, un tīri no tevis es skatos, forši, nu, ir Latvijas izlase sieviešu hokejā, kaut kur aizbrauc čempioni. Nu, vienkārši tu to zini tā, kaut kur neredz, no tevis tā ieraudzina, un gribēju uzprasīt, kā tas notika, varbūt kura tā reize ir kaut kad latviešu sieviešu hokeja izlase kaut kur varbūt arī bija dabūjusi pirmo vietu, vai tā ir pirmā reize? Mums ir tā, šī te, labi, protams, pirmā vieta paliek pirmā vieta, bet mums ir, mēs neesam tā kā, piemēram, Džeki tajā top divīzijā, kas ir elite. Mēs bijām zemāk, tur otrās divīzijas, tagad izkrita no otrās divīzijas A grupā. Un, protams, tas ir ceturtā grupa pēc stipruma, šī te. Un, protams, mūsu zelts nav salīdzināms ar, piemēram, elites čempionāta zeltu, bet tomēr tas ir zelts priekš mums. Līdz ar to, jo šis te Latvijā nav pieteikoši šie te treniņi, sievietēm nav arī šī te attīstība tik liela, varbūt tā gribētos teikt. Un līdz ar to priekš mums tas zelts bija ļoti labi, sakarā arī ar to, ka mums nomainījās treneris, uzreiz ar jaunu, tā teikt, svešu treneri, uzklausot viņa spēles, visu to redzējumu un ka var šitā uzvarēt. Un bija patīkami, protams, bet runājot par to Meksiku, par mūsu piedzīvojumiem, tur sākās, protams, jautri, kā vienmēr šis te ilgais ceļš. Ja nemaldos, tur arī mums aizgāja kaut kādas 22 stundas, un tad mums nākamajā dienā jau bija pārbaudas spēle. Un tā hale, negribās tā baigi tur visu ne tā nosodīt vai ko, bet, manuprāt, tā hale neatbilda standartiem, jo mēs viņā iegājām iekšā. Pirmais, ko tu redzi, ir tev laukums ir priekšā, un tur laukums iet šādi. Tu redzi, ka ir ar kalniņiem bez mazvai, un viss bija pilns ar ūdeni. Nu, protams, tur karsts, tur skatoties, kāda tā hala vispār bija, brīnums, ka tur ledus nav izkus. Un griezti arī viss bija sarūsējis, sapelējis, un borti arī nebija taisni, bet viņi bija tā kā uz ārpus izliekušies, bez mazvai varēja tā apgulties. Un jā, caurumi vēl ledu bija gar bortu. Tur bija tas, jā, tāds mīnus. Labi, vismaz, ka mēs aizbraucām kaut vai tās pāris dienas ātrāk. Vismaz mēs, mūsu treneri, menedžeri varēja nodot informāciju tiem halas darbiniekiem vai tur attiecīgi kaut kādām augstākām personām, kas var bišķiņu to dienu laikā dabūt to ledu, vismaz ledus kvalitāti atpakaļ tādā, kādā viņai bija jābūt, jo tur bija ļoti grūti spēlēt uz tāda ledus. Tā kā, jā. Cik jums kopā bija tās spēles? Mēs bijām 5 komandas, līdz ar to mums bija 4 spēles, manuprāt. Viss pēkšņi aizmiršos. Tas jau nav svarīgi. Galvenais ir tā medaļa, cik tur tās spēles. Jā, tieši tā. Jā, pirmā vieta. Jā, mums sīvākās pretinieces bija Spānija, ko jau arī visi, tā teikt, komentētāji, visi varēja paredzēt. Tad beigās kaut kā pret to Spāniju tai spēlē, tur viņām tā vārdsardze, pēc manām domām nebija savos augstumos, jo es ar to vārdsardzi Somijā kopā spēlēju un arī sekoju viņai līdz, kā viņa citur Zviedrijā spēlēja. Un tajā spēlē viņiem ar tā bija izšķirošā spēle, un viņa kaut kā nebija savos uzdevuma augstumos. Tas, protams, mums nāca par labu. Protams, mēs arī spēlējām kā komanda, visas saliedētas. Šogad, man liekas, bija mums vissaliedētākā komanda, kāda ir bijusi. Jo, principā, bija tā, ka bija viena pa otru, bija gatava krist. Un
jā, un tad beigās mēs tur sametām un izcīnījām uzvaru. Cik atpūtāties pēc uzvaras? Jo pēc bildēm es skaties, nu jums tur bija ļoti jautri. Jūs, protams, pelnījāt, jā. Jā. Bija Mums bija tā, ka pārsvarā, tā teikt, pats tas tusiņš bija tajā iepriekšējā vakarā, tajā pašā vakarā. Iepriekšējā jūs jau zinājāt, ka jūs vinnēsiet, jā. Iepriekšējā tusējām. Nē, tajā pašā vakarā pēc spēles, jo mums bija tā, ka mums bija tā teikt dienas spēle un pati Meksika spēlēja vakarā. Manuprāt, jā, Meksika tur spēlēja. Un, jā, mēs uzvarējām. Man jau uz ledus jau vairs balss nebija pēc spēles. Tur bija jau pārbļauts un tad vēl tur ģērbtuvē, protams, svinības. Tad, kamēr mēs tur nomazgājāmies, aizgājām uz viesnīcu. Viesnīca mums tur patās pāri ielai bija. Un, jā, tad tur jau, protams, samēr robežās treneris tur un menedžeri atļāva kaut kādu tur sidriņu, protams, iedzert vai aliņu, bet, nu, protams, pilngadīgajām. Un tad pēc tam gājām uz apbalvošanas ceremoniju. Tur viss kā nāks notika, un tad jau vakarā mazliet bišķiņ vairāk, protams, pasvin un tu satiecies vēl ar pazīstamajām no citām valstīm. Tad beigās tu līdz ar to satiec vēl cilvēkus, iepazīsties ar vēl jauniem cilvēkiem. Un no vienas puses tā ir laba arī tāda tā kā pieredzes apmaiņa, tu parunājies ar citiem cilvēkiem. Tu uzzini, kāds hokejs, kā viss notiek citās valstīs un iegūst jaunus draugus, draudzenes. Jā, un tad nākamā diena mums bija visa brīva. Tur mēs daļa komandas aizbraucām uz piramīdām. Tur stundas attālumā bija, principā, izbraucot no pašas Meksikas pilsētas. Un izbraucot arī no tās pilsētas, tu redzi, kā viss notiek ārpus pilsētas, viss tik drausmīgi. Un tad ir tā kā filmās, kur ir kalns un ir apbūvēts kalns ar tādām mazām krāsainām mājām. Un tu to redzi dzīvē, un beigās tu saproti, jā, ka tiešām tā ir, nevis ka liekas, ka filmās viss apabricē. Viss tik forši tur ir krūti. Jā, un tā izbraucām uz tām piramīdām, atbraucām apakaļ. Tad bišķiņ vēl kaut ko, tur uz viesnīcā, uz basēnā aizgājām, papeldējāmies, džakūzī pasēdējām, un tad jau nākamajā dienā jau vācāmies ārā un braucām uz lidostu. Kā garais ceļš mājās bija. Bet nu jau priecīgs ceļš mājās. Jā, tā bija, nevarēja sagaidīt, ka beidzot būs mājās, būs savās mājās, varēs atpūsties, normāli izgulēties. Jo tur lidmašīnā ir ļoti grūti gulēt. Nē. Kaut kādu turien lidojot, es vismaz kaut kā, mēs bijām lielajā lidmašīnā, kur ir rindas ir 3, 4, 3. Un mēs bijām paveicās, ka visas 4 bijām pa vidu mūsējās. Tad šīs, kamēr gulēs, vismaz varēja uz zemes pagulēt un kaut kā vismaz bišķiņ atvieglot to visu ceļu un uz to ķermeni. Vai kājas varēja iztaisnot normāli, muguru iztaisnot, apgulties. Kaut kā bišķiņ vieglāk bija. Bet, nu jā, un tad beidzot bijām mājās, sagaidīja mūs arī. Nu, gribētos jau teikt, ka tie bija fani, bet pārsvarā, godīgi sakot, tie bija ģimenes locekļi. Tie ir galvenie fani. Jā, tie ir vislielākie, vissvarīgākie fani. Bet, nu jā, viņas jau pa faniem negribās saukt. Viņi ģimenes locekļi ir. Bet, nu, protams, fani jau. Ģenerālie fani. Jā. Nu, tā kā tā, jā. Tāds bija mums tas ceļojums. Bija, protams, pozitīvās lietas, bija arī tās negatīvās, kas baigi lec ārā, piemēram, kā es jau teicu, tā ledushala, kas arī noskaņoties sākumā tiešām bija ļoti grūti, un pa mūsu ģērbtuves tur vispār nerunāsim. Kas tur? Sākumā mums iedeva ļoti, ļoti mazu ģērbtuvi. Mēs tur bijām 20 pār spēlētājs, vēl treneri, viss stafs, tā teikt, nu tur vietu vispār nebija. Un tad mēs beigās
mēs samainījāmies ar Meksikas ģērbtuvi, bet Meksikas komandai ģērbtuve bija tāda, ka tur ir pieliktas sienas, turpat pie ledus un jumta nebija. Normāli. Griezti, tā teikt, nebija, jā, un tad mums ar visu to žāvēšanu formas bija kā bija. Es personīgi ar savu istabas biedreni Līgu Miljonu mēs ņēmām slidas uz viesnīcu, cimdus šādi, jo, protams, mēs negribam, lai mums sabarstas tās kājas, ir no tā, ka nav izžuvusi forma. Un tāpat tās to visu zeķes, triko, visu apakšveļu, tā teikt, to mēs arī ņēmām. Jau savādāk, tur bija nereāli, lai izžūtu, vēl pēc tam slapšu un viss vēl augsts. Nav patīkami tad vilkt viņu augšā. Un vismaz, kaut vai arī, ja sanāk uzvilkt to slapjo formu, tu izej ārā, tev ir plus 30 grādi, tur arī viss ātri izžūst. Tik cik, tu varbūt iesvīsti mazlietiņ, bet tā viss tur sasilst, izžūst. Formu mēs arī likām ārā. Šo tad žāvēties, lai vienkārši uz vakarspēli. Ja sanāk vakarspēle, ka bija treniņš pa dienu, tad lai izžūst vismaz kaut kas. Jo, tur tie apstākļi nebija tie labākie. Bet, plusi tur tas, ka uzvarējām to čempionātu. Plus tas, ka es arī gribēju aizbraukt uz Meksiku, vismaz kādreiz redzēt, kā tur viss ir. Jā, un tur ir interesanti. Saistībā ar visu to, visiem tiem karteļiem, kas viņiem tur arī ir, kad mēs braucām uz halli, baigies sastrēgumu, tur blakus stāv mašīna, tie pick-up džipiņi, kur aizmugurē ir uzlikts ierocis, čaļi ar automātiem virsū, un tev stāv blakus, un tu sēdi, un tu nevar saprast, tu vari skatīties virsū vai nē. Tur bija tāds dalīts tās sajūtas. Bet, kopumā viss it kā bija, tie plusi bija, protams, vairāk nekā tas tie mīnus, un tad beigās viss salikās pa plauktiņiem. Jā, rezultāts jau pateic par sevi, jo viss rezultāts ir, kas tur ir bijis. Jā. Mīnus izdzēsās, paliek tikai viens liels pluss. No aktīviem sporta veidiem, runājot tur par hokeju, var teikt jau arī kā ugunsdrošība, kā dzēsējs arī, jo tu arī tur izbrauc un padzēs padaries. Vēl no aktīviem tu arī ar moceli brauc. Jā. Forši. Varbūt kaut kas vēl ir tāds no aktīviem sporta veidiem, nezinu, ekstrēmiem vai vēl kaut kā. No ekstrēmiem varbūt baigi nav, bet vasarā man arī ļoti patīk, blakus man pie mājām Ozolniekos ir šis te wakeboarda parks, un ar to pašu wakeboardu tur pa tiem tramplīniem palēkāt un paslaidot, tā teikt, jo tur, tur fizisko arī vajag, rokas ļoti nogurst burtiski pēc 20 minūtēm, tev jau viņas liekas kā akmeņi. Bet tā ir ļoti arī patīk to darīt. Tādā ziņā. Baigi vairs nekas tāds ekstrēms, man liekas, ka nav. Galvenais aktīvs dzīvesveids, jā? Tieši tā, turēt sev formā. Forši, ko tu varētu pateikt vai ieteikt meitenēm, kuras varbūt, nezinu, arī tagad domā, kad viņa gribētu kļūt vai nu par ugunsdzēsēju, to pašu hokejistu, vēl kaut kas, bet vai nu baidās, vai nu, jo tev, kā es tā redzu un domāju, tev tā vienmēr sanāk, ka ka tev jāpārvar sevi, un tu tā, nē, es to varēšu, un to aizēju, un to izdari, un tev kā arī sanāk visforši. Un ko tu varbūt gribētu ieteikt tām meitenēm, kuras varbūt baidās spērt to pirmo soli? Protams, lai nebaidās, lai saņem sevi grožos un pārkāp to slieksnīti, jo beigās, kad tu viņu pārkāp, tu saproti, ka tas nebija tik grūti. Bija vienkārši jāsavācās, viss no savas puses jāsaliek pa plauktiņiem, un tad vienkārši jāspēr tas solis ir, un tad, protams, to gala rezultātu viņš var būt jebkāds. Bet galvenais, tu no sevis izdari visu tā, lai tur nav citu jautājumu, tā teikt. Lai droši, lai nebaidās arī pa hokeju runājot, lai droši nāk, mēģina
kaut vai ieslidot nemāk, iemācīsim. Nemāk ar ripu darboties, iemācīsim, visi iemācīsim. Un tieši mūsu komandā arī nav tā, ka tev ir uzreiz jābūt visam ekipējumam. Mēs varam arī palīdzēt nodrošināt. Kaut vai meitenēm ir kaut kādas vecas formas, tās iedod un tāpat tās, ko tur mājās. Tas jau parasti, jā, kad pirmais, jā. kas ienāk hokejā jauniņās, vienmēr atrod no viena, tur nezinu, cimdus vēl kaut ko. Var teikt, nekas nav arī jāpērk. Nu jā, un pēc tam, ja tu saproti, ka tev tiešām patīk, tad tu vari pirkt tādu ekipējumu, kāds tev patīk, kurš tev der, kurš ir ļoti ērts priekš tevīm. Bet, jā, un pa Vugdu runājot, es arī domāju, lai nebaidās. Tagad esam te sievietes Vugdā, jo, man liekas, visgrūtāk bija šai tā Elīnai, kas bija pavisam pati pirmā. Bet tagad mums pārējām, tā teikt, ir jau tā sieviete iekšā, sievietes Vugdā, kad vienkārši ir jāspēr solis, jāsaka tie savi varianti, ko tu gribētu, un tad jau viss atnāks. Forši, paldies tev, Anniņa. Es novēlēju tev Vugdā viss izdodas un kāp tik augšā. Lai tev hokejā bez traumām, lai tikai izaugsme arī varbūt vēl augstākie mērķi un tu viņus sasniedz. Lai tev tiešām viss izdodas. Paldies tev liels, viens par visiem. Viss par vienu. Paldies, ka uzaicināji.